1. septembrī Latvijā un daudzviet pasaulē atzīmēja zinību dienu, kad skolas un augstskolas sāk jauno mācību gadu. Valsts robežsardzes koledžā jaunais mācību gads sācies jau 21. augustā, kad koledžā mācības uzsāka 69 jaunieši. Par godu jaunā mācību gada sākumam šodien esam atbraukuši ciemos uz Valsts robežsardzes koledžu, kas ir sākuma punkts ikvienam, kurš vēlas kļūt par robežsargu. Koledžas plašajās, gaišajās telpās, kā arī profesionālās un taktiskās apmācības centra mācību poligonā Janapola, profesionālu un atsaucīgu, kā arī jaunu un progresīvu pasniedzēju pavadībā gada laikā ir iespējams kļūt par robežsargu. Savukārt, pabeidzot pamatprogrammu, robežsargs var kļūt par kinologu. Sākotnējo apmācības kursu apgūstot Valsts robežsardzes koledžas kinoloģijas dienesta kinoloģijas centrā. Šo raidījumu veltīsim vienam no pasniedzējiem. Iepazīsimies ar Valsts robežsardzes koledžas, robežsardzes un imigrācijas dienestu priekšmetu katedras pasniedzēju kapteini Aigaru Smirnovu. Labdien! Mani sauc Aigars, es esmu Valsts robežsardzes koledžas, robežsardzes un imigrācijas katedru pasniedzējs. Ikdienā pasniedzu kadetiem dokumentu tehnisko izpēti, ar kadetiem darbojamies dokumentos, meklējam, atšķiram viltojumu pazīmes. Valsts robežsardze dienēju jau vairāk nekā 10 gadi. Mans dienas sākās šeit Valsts robežsardzes skola vēl tajā laikā. Tad biju absolvējis veiksmīgi un devos uz robežas apsardzības nodaļu Aizgarša, kur 2 gadi tika pavadīti tur, un vēlāk atgriezus jau uz šejieni studēt Valsts robežsardzes koledžā uz virsnieku. Pēc veiksmīgas virsnieka pakāpes saņemšanas devos uz Terahaus robežu kontroles punktu, kur tur veselus 5 gadus nodienēju un pildīju tur pienākumus vecākā inspektora. Izejot tādam lielam ciklam 10 gadu atgriezos atpakaļ, un no šī gada janvāra esmu jau pasniedzējis Valsts robežsardzes koledžā. Ir sācies jauns mācību gads un saki, lūdzu, kādas prioritātes tu esi izvirzījis šim mācību gadam? Laikam svarīgākais ir tas, ka šis mācību gads dēļ manis ir pirmais, un galvenais laikam izaicinājums būs tas, ka izmantot savas mācības stila zināšanas, iedvesmot kadetus, kuri nāk uz šejieni, un laikam pats galvenais saprast mani, lai es saprastu kadetus, un kad viņi jau absolvēs šo mācību kursu, kad viņi būs jau izlaidumā, sekmīgi apgūst to, laikam tas būs lielākais gandarījums jau par šo, jo tad laikam sanāks, ka mēs viens otru sapratām. Tas laikam būs tas pats galvenais mērķis šim mācību gadam. Kā tev patīk darbs koledžā un saki, kā tu raksturotu, tā teikt, mūsdienas šodienu jauniešus, kas tagad nāk uz koledžu? Ja mēs runājam par pasniedzēja darbu kā tādu, laikam, kā jau minēju iepriekš, laikam tas bija, teiksim, tāds dienesta mazais sapnis atpakaļ atgriezties uz koledžu. Bet runājot par jauniešiem, kas nāk uz šejieni, viņi visi ir azartiski, viņiem visiem ir interesanti, un laikam tieši koledža ar šo arī piesaista, ka šeit darbs katru dienu ir interesants, katru dienu ir jāpielāgojas pie jauniešiem. Laiks iet uz priekšu, tendences arī iet uz priekšu, un pats galvenais ir nodot informāciju tā, kā to jaunieši saprot. Ja? Jo, protams, tās vecās mācību metodas kaut kādas jauniešiem neinteresē, tāpēc nepieciešams kaut kādas inovatīvas lietas ieinteresēt viņus, un kad jaunieši interesēti, viņi darbojas ar 100% atdevi, un viss ir kārtībā ar to. Jāatzīst, tu esi gados jauns pasniedzējs, bet tavuprāt, kas ir tās vērtības, kuras vajadzētu tā kā saglabāt? Paliekot jaunam, interesantam, bet kādas ir vērtības, kas būtu jāsaglabā pasniedzējiem mūsdienās? Es domāju, galvenais ir atbildība pret sevi, pret to, ko tu māci, būt godīgam pret sevi, būt godīgam pret kadetu un izprast viņu un viņa spējas, kā viņš to iemācās un apgūst. Tas, laikam, tas viens no svarīgākajiem aspektiem. Uz šodien dienu es varu pateikt, ka es atrodos pašā labākā dienesta vietā
uz doto brīdi. Man apkārt ir ļoti kolosāli kolēģi, kas vienmēr atbalsta. Ir kolosāli kadeti, kuri katru dienu gan tevi motivē darboties, gan pašu motivē. Un tev bez pasniedzēja darba koledžā ir arī cita sirdslieta, ja, cik noprotu? Teiksim tā, bērnībā jau agrīnā laikā jau sāku nodarboties pats aktīvi ar futbolu, spēlēju. Jā, bet laikam, kā jau daudzos vairākos gadījumos, dzīve pavirzīja citā pusē, lai laikam atrastu to pareizo. Lūk, ieguvu traumu būdams spēlētājs, lūk, un tad pavērās iespēja kļūt par futbola treneri. Un šeit varbūt var vest pat paralēles ar darbu koledžā. Jo gan tur ir nepieciešams pielāgoties pie katra bērna, kā viņš aug, kā viņš progresē, un tas pats arī šeit, koledžā. Vienīgais koledžā ir tas mazāks laika sprīdis, kuru vajag uzreiz ieguldīt kaut kādu informāciju. Un ko teikt, ja mēs šodien aizbraukt līdz tev uz treniņu? Jā, protams, es domāju, puikas būs priecīgi redzēt jūs. Mēs esam vietā, kur pavadām principā pēc koledžas otro vakara pusi visu līdz vakaram. Jā. Šodien mēs atrodamies futbola treniņos, jā, kur mēs ar bērniem kopā gan trenējamies, augam, progresējam un tā tālāk. Kā vispār bērnam iemācīt, iemīlēt, tā kā sportu? Iemīlēt sportu? Primārais, laikam, es to iedalītu laikam tādās divās nišās lielās, pat trijās. Viens ir elki, kas ir visur pieejami internetos, tagad mēs visu varam redzēt, un visi bērni vēlas tos atdarināt, jā. Otrais, protams, ir draugu loks. Ja viens draugs spēlē, trenējas futbolu, tad viņš uzreiz automātiski arī vēlas darboties. Lūk, un trešais, laikam, tāds svarīgākais, ka, piemēram, arī vecāki, kuri ir nodarbojas ar sportu, integrē bērnus arī sportā, jo viņi paši saprot, kā tas ir pozitīvi un kā tas ietekmē bērnu. Ko tev tieši personīgi ir devis sports? Sports man ir devis to, ka ir iespēja principā darboties ar bērniem. Tas, laikam, pats svarīgākais. Jā. Plus, protams, sports man ir palīdzējis komunicēt ar cilvēkiem, iemācījies esmu ar sarežģītiem cilvēkiem. Es domāju, tas iet roku rokā ar tagadējiem kadetiem. Te ir vēl ļoti labas paralēles vest ar to, ka kadeti ir tomēr militāri cilvēki, viņi pakaļos pavēlēm, augstāk stāvši un tād. Šeit ar 10 gadnieku tā neizies cauri. Jā, šeit ir nepieciešams ar viņu komunicēt, runāt, un tik tiešām tas palīdz arī koledžas darbā. Palīdz komunicēt ar kadetiem, lūk, un atrodam kopīgu valodu ar jebkādu. Jo šeit ir jāanalizē, kas tam kadetam, kas futbolistam, kāda viņam diena šodien bija, kā kadetam rīts iesākās. Varbūt viņam rīta rosmē kaut kas neizgāja. Un tagad spiest no viņa sulas kaut kādas ārā arī varbūt nesanāks. Tāpat arī mazajiem futbolistiem. Ja? Un es domāju, sports kā tāds, tas ļoti stipri tas palīdz un disciplinē šajā ziņā. Treneri, tu esi foršs! Uzspēlēsim arī mēs spēlē ātrie jautājumi. Kāds ir tavs iecienītākās brokastis? Laikam omlete. Kas kopīgs visiem koledžas pasniedzējiem? Zināšanas. Un pēdējā grāmata, kur tu izlasīji? Kambala, Kaspars. Man liekas, nosaukums. Kas tev ir miers? Ģimene. Vai tu esi komandas cilvēks? Jā. Kur mobīlo aplikāciju tu visbiežāk lieto? WhatsApp. Kas tev vislabāk patīk savā darbā? Kolektīvs. Kāds ir tavs vaļasprieks, kas nav saistīts ar sportu? Zvejošana. Kas ir tas futbolists, ar kuru tu gribētu kādreiz uzspēlēt tā kā bumbu vienā laukumā? Tie futbolisti jau tādu nav. Viņi ir, bet viņi jau treneri arodā, bet Zidāns tāds bija agrāk Francijas izlases spēlētājs, ar to varētu uzspēlēt kopā. Kurš no mācību priekšmetiem tev vissliktāk padevās skolā? Fizika. Varbūt ir kas tāds, ko gribi novēlēt topošajiem robežsargiem, saviem kadetiem?
Galvenais, ko es vēlētos novēlēt, tas ir ticību saviem spēkiem, izturību un nekad nepadoties, kad ir kaut kādas grūtības. Gan kadetiem, gan robežsargiem, kas dienē uz robežas, jo šodien ir ļoti daudz izaicinājumu. Un galvenais vienmēr atcerēties to pirmo dienu, kad iestāties ar kādu vēlmi un ar tādu pašu vēlmi arī turpināt savu dienestu. Prieks par jauniešiem, kas izmanto iespēju gadu laikā apgūt robežsargu profesiju tik mērķtiecīgu, sportisku un profesionālu pasniedzēju pavadībā. Liels paldies pasniedzējam Aigaram un atsaucīgajiem valsts robežsardzes koledžas personālam. Uz tikšanos nākamajos stāstos.